Šeit man ir makulatūras uzskaites lapa, kur pierakstām, cik kilogramu pārakstas skolēni, ka ir nodevuši, un tad par katru kilogramu jāt mums zaļie punkti. Ilmārs Dricānu vidusskolā ir makulatūras uzskaitvedis, un uzticēto amatu veic ar lielu atbildību. Cik šogad ir jau kilogramu nodoti? Kopā ir pāri 200 pagaidām, un šodien iespējams, ka būs vēl nesīs makulatūras skolotājas. Viņš aktīvi iesaistās arī citās vidē draudzīgās aktivitātēs. Pagājuši gadu skolotāja Sandra Saulītes, kur vajadzēja uzņemt video, kur vajadzēja, piemēram, rādīt piemēru, kā nederīgs darīt, kā konfekšu papīrs, visu kaut ko tādu, kur piemētā uz zemes. Vides aizsardzības jautājums ir arī viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības dienas kārtībā. Lai rastu līdzsvaru starp mūsu vajadzībām un planētas resursu saglabāšanu, aktīvi jāiesaistās ne tikai Eiropas Savienībai, valstu valdībām un pašvaldībām, bet arī uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un ikvienam no mums. Nenoliedzami ļoti liela loma vidē draudzīgas attieksmes un rīcības veidošanā ir skolai. Protams, ar skolu nāk tas viss. Ja mēs skolā mācām, tad aiziet arī uz ģimeni. Bet, ja ģimene, piemēram, nav tās atkritumu šķirošanas, tā arī paliks, lai mēs stāstam, ka atkritumu šķirošana ir ļoti svarīga un baterijas nemest vienā konteinerā, tik un tā tas paliek, ja tiešām nav tās atkritumu šķirošanas kā tādas. Ja agrāk Dricānu vidusskolas skolēni izlietotās baterijas meta laukā kopējā konteinerā, tad tagad viņi tās atnes uz skolu un izmet tam speciāli paredzētā traukā. Dricānu skola nu jau 4 gadus darbojas kā ekoskola. Par īpašiem panākumiem vides izglītībā un aizsardzībā tā 2. gadu saņēmusi arī starptautisko ekoskolas nosaukumu un zaļā karoga balvu. Dažādas rodas zaļas idejas, ne tādā veidā, ka mēs kaut ko uztaisam tādu tiešām zaļā krāsā, bet tieši ar dažādiem izēju materiāliem, to, ko varbūt mēs metam laukā, to mēs piedodam otru dzīvi un ir kaut kādas dāvanas rodās, rotājumi, pārsteigumi gan pašiem, gan skolotājiem, gan klātesošiem, ka tiešām to var paveikt. Taisījām sniegavīriņus, ko šodien arī domājam. Tad mēs no plasmasas pudelēm taisījām brošiņas, un arī bija forši un smuki. Mums nesen notika ekolabumu tirdziņš, tagad degustācija, tad, kad bērni nesa savu mājās sagatavotu ēdienu, mēs visi degustējām, un tad arī bija žūrija, kura vērtēja un lika punktus, un tas bija arī interesanti. Šogad arī mums būs labdarības tirdziņš 18. decembrī, un mēs vācam naudu slidām. Katru gadu arī mēs vācam konfekšu papīrīšus, un tajā aizpagājušā gadā mēs taisījām no konfekšu papīrīšiem kleitas kā šuvām. Ekoskola programma pasaulē ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem, kuras mērķis ir skolēniem mācīt dzīvot atbildīgi šodien ar domu un rūpēm par rītdienu. Pasaulē tādas ir vairāk nekā 40 000 skolas, savukārt Latvijā programmā šogad iesaistījušās 168 izglītības iestādes. Latgalē tādas ir vairākas, tostarp arī Dricānu vidusskola Rēzeknes novadā. Tagad mums ir deguns, jāuzsīmē ērstiņas un pogas. Apmēram sanāk šādi. Sniegavīri, kas tapuši no saldējuma kociņiem, lapenīte, upes krastu tīrīšana, radošas darbnīcas, pasākumi un izstādes. 4 gadu laikā Dricānu vidusskolā paveikts daudz. Plāna netrūkst arī nākotnē. Doma ir atjaunot pie skolas esošo parku, iegādāties slides, izveidot sajūtu taku rožu aleju un popularizēt zaļu dzīvesveidu arī ārpus skolas. Jo arī pagastā nav šķirošanas. Mēs visu vienā konteinerā liekam. Būtu ideāli, ja kaut 3 mēnešos būtu šķirošana un izbrauktu pa kaut vai centra mājām un visus šķirotā veidā, bet tas ir tālējošs vēl projekts, es tā domāju. Darāmā vides jautājumu sakārtošanā netrūkst. Daudz kas izdarāms mainot mūsu pašu attieksmi. Sandra Saulīte atgādina, ka rūpējoties par vidi, mēs rūpējamies par sevi, jo arī mēs paši esam daļa no vides.